Jautājumu un atbilžu vakara otrā daļa, jeb otrais cēliens. Pirmais cēliens bija pirms nedēļas, uz pirmiem 7 jautājumiem atbildēju, un tas aizņēma veselu stundu. Tagad pienācis laiks otrai daļai, man plānā ir 8 atlikušie jautājumi. Tur viens jautājums ir sastāv no 3 dažādiem tā kā jautājumiem, komentāriem apvienoti kopā, tad tie bija pa vienu tēmu. Principā ceru, ka iekļaušos stundā, ja ne, tad nedaudz būs jāpārnā pāri šoreiz, bet jātiek cauri visiem jautājumiem. Iepriekšējo podkāstu, Restarts podkāstu šodien arī jau ieliku publiski YouTube kanālā, tā kā, protams, Patreon sekotāji tiek ekskluzīvi nedēļu ātrāk pie visa satura, bet Restarts tīri teorētiski, kā podkāsts pieejams ir arī publiski YouTube kanālā. Tā kā laikam ilgi nevar vilkt garumā ar ievadiem, jo beigās var pietrūkt laika, tā pārilgšanas stundai nav īpaši veselīga. Es domāju, tāpēc sāksim uzreiz ar jautājumiem. Pēters prasa, mums vairāk Pēteri ir patiesībā uzdevuši jautājumu, tātad šis ir cits Pēters nekā tas bija iepriekšējā reizē, lai kā Pēteri paši tiks galā, kurš ir kurš, un katrs savu jautājumu jau atpazīs. Jautājums sekojošs. Kvalifikācija ar 3 sesijas, bet katra sesija nosacīti tiek sadalīta vēl posmos, kad visi brauc un kad visi sēž boksos. Sevišķi izteikti tas ir 3. sesijā. Es pieļauju, ka tas ir saistīts ar to, ka formulām tiek mainīti regulējumi starp braucieniem vai lidojošiem apļiem, bet vai tiešām visi beidz regulēt vienlaicīgi un tad izbrauc pēdējā brīdī, radot sastrēgumus un arī stresu, vai paspēs izbraukt vēl vienu lidojošu apli vai ne? Varbūt tam ir citi iemesli, apsvērumi, piemēram, trases attīstība un citi. Taču pilotiem bieži ir jāizvairās no tiem, kas vēl ir iesildīšanās aplī, vai tiešām tie ieguvumi, kas rodas izbraucot trasē pēdējā brīdī, atsver ieguvumus, kas varētu būt joņojot pa salīdzinoši brīvu trasi vai pat vienatnē. Ļoti saprātīgs jautājums, un pilnīgi noteikti tie, kas skatās kvalifikāciju, es pieļauju, līdzīgs jautājums pie sevis ir uzdevuši, bet ir, protams, zinām iemesli tam visam, kas notiek. Nav tā gluži, ka mēs esam radījuši problēmu uz līdzenas vietas, lai gan ļoti bieži Formulā 1, tas laikam Formula 1 nav unikāli tajā lietā, arī citi ne tikai sporta veidi, bet jebkura joma faktiski ir tāda, kur kaut kādu problēmu risinot, iespējams tur rādi citu problēmu vai sliktākajā gadījumā jaunas 3 citas problēmas. Formula 1 sāksim ar to, ka komandas starp sesiju lidojošiem apļiem regulējumus vairs neveic. Tas gan ir. Tas gan ir aplams pieņēmums, protams, ko mēs uzskatām par regulējumiem. Ja mēs uzskatām par regulējumiem priekšējā antispāna, agresivitātes, lai leņķa šajā gadījumā tā zinātniskāk izsekoties, pieregulēšanu, nomainot riepu komplektu, tad jā, regulējumi tiek veikti, bet tie regulējumi, protams, ir ļoti, ļoti minimāli, un tie faktiski aizņem 30 sekundes, un tas nav iemesls, kāpēc visi brauc reizē ārā beigās. Regulējumi tomēr ir jau salikti, ja nav ČP, ja nav kaut kāda pilnīga izmaiņas laikapstākļos, ja nav kaut kādas bojājumi tehniski un tā tālāk, tad regulējumi ir salikti, jo tātad pamata regulējumi, atceramies, pēc kvalifikācijas paliek uz sacīkstu, un tas ir tāds diezgan ilgtermiņa plāns un taktika. Tas nevar pēdējā brīdī tikt izmainīts, ja nav, kā jūs teicu, kaut kādas straujas izmaiņas. Tātad tur faktiski tā ir tāda taktiskā spēle, jo tas, ko vajadzētu no tehniskā viedokļa pilotiem un komandām izdarīt starp braucieniem, var izdarīt tiešām sekundžu laikā. Nevajadzētu braukt iekšā boksā, tīri teorētiski to varētu izdarīt, iebraucot tā kā pitstopā un laist atkal ārā. Bet tas netiek darīts, jo tas ir taktisks apsvērums pārsvarā gadījumos. Tā ir trases attīstības lieta, pilnīgi noteikti. Ir jāņem vērā, ka trases attīstība šajā kvalifikācijas formātā ļoti daudzās trasēs, ne visās, bet ļoti daudzās trasēs nozīmē ārkārtīgi daudz. Vēl jau vairāk, ja tur ir kaut kāda izmainīts asfalts, nomainīts asfalts, tad jauns asfalts uzlikt, tā trases attīstība ir milzīga. Arī daudzās vietās, kur nav nomainīts asfalts, bet kur izmantot tiek trasi citiem, teiksim tā, mērķiem,
Albertpark man nāk prātā pirmais tātad, kur ir kaut kādi publiskie transporti, tur trasa attīstība nedēļas nogalē ir vienkārši fenomenāli liela. Un tas nozīmē, ka jā, katru reizi, kad tur ideālajā trajektorijā izbrauc 10-20 mašīnas, 2-3 apļus veids, tā trasa attīstība iet uz augšu, un tad iedomājieties, kas notiek, starp citu, nu tāds solis sāņas, bet kas notiek sacīkstē, un tas arī viss tiek ņemts vērā, starp citu, jo sacīkstē tā trasa attīstība vēl straujāk iet uz augšu, bet ļoti bieži mēs to nepamanām. Ļoti bieži mēs to vairs nepieminām, jo skaidrs, ka tur vairs nav tik ļoti svarīgi no apļa laika viedokļa, jo mēs braucam 5-7 sekundes lēnāk nekā kvalifikācijā, līdz ar to tās nianses varbūt nav tik svarīgas, taču tās nianses spēlē citu lomu, tās nianses spēlē lomu attiecībā par to, vai labāk strādā cietais vai mīkstais vai vidējais riepu sastāvs un pieņemsim, teiksim, ar zemāku trases attīstību, līdz ar to ar mazāku saķeres koeficientu, kaut kur sākumā, teiksim, cietās riepas vēl ne visai strādā un varbūt komanda trenējusi vai testējusi to ir treniņos un sapratusi, ka īsti nestrādā tās cietās riepas, bet treniņos tā trases attīstība ir vēl zemākā līmenī bijusi. Bet tas viss tiek prognozēts uz priekšu un tikpat labi sacīkstes beigās, ka tā trasa attīstība ir sasniegusi jau no augstāko saķeres līmeni, tās cietās riepas pēkšņi ieslēdzās. Tāpēc ļoti bieži tie pārsteigumi, un tas viss saistīts ar trasa attīstību. Un tāpēc ļoti bieži tā taktika arī sākt ar vidējo un iet uz cieto, vai otrādāk sākt ar cieto un iet uz vidējo, bieži izšķīris sacīkstes likteni. Pēkšņi mums kaut kādas komandas ir labā tempā brauc, kas varbūt kvalifikācijā nemaz neparādījās tik labi augstās pozīcijās, jo atverās tās čakras un tas īstais loks, snieguma loks, jo tikai tāpēc, ka trase ir nākusi pretim, teiksim tā, ar savu attīstību konkrētai mašīnai, konkrētam riepu tipam. Labi, bet tas, protams, solis sāņus, bet ar to ir jāsaprot, ka tā trasa attīstība notiek nepārtraukti un skaidrs, ka ņemot vērā, kādā mēs šobrīd esam situācijā, kur tās nianses ir nenormāli svarīgas, kā es laiku saku, kvalifikācijā mēs sekundē mums iebrauc pilnīgi visi simdaļas, nerunājot par desmitaļām, simdaļas ir svarīgas. Tad katrā tā kripatiņa ir nozīmīga. Tāpēc visi mēģina iet uz beigām. Protams, tur citi apstākļi var ieslēgties, kā tai pašā Ungārijā. Tas bija mainās pēkšņi vējš, temperatūra nokrītās, uznāk mākonis. Un iedomājieties, uznāk mākonis, nedaudz nepasilda to trasi tur vienā sektorā, un tas izmaina situāciju. Tā kā nianses ir svarīgas. Otra lieta ir tā ka galu galā pat, ja tu gribētu spēlēt atšķirīgi, tomēr iet ar visiem tai barā iekšā nozīmē, ka tu arī nedaudz traucē savam konkurentam, tīri teorētiski. Tu esi tai trasē, tu esi izbraucis savu lidojošu apli, tu esi bremzēšanas aplī, protams, tu nedrīkst apzināti tur traucēt, pasēdievs, bet tik un tā tu novērs uzmanību, jo vairāk jālauž tam konkurentam, kas ir aiz tevis cauri mašīnām, kas it kā ir ārpus ideālās trajektorijas, kas it kā varbūt ir pabraukuši malā, bet tas tik un tā nedaudz novērš uzmanību, un atkal mēs esam atpakaļ pie tā paša, pat ja tu nozodz viņam to 1000 daļu, 100 daļu, tas var nospēlēt par labu tev. Tā kā tas ir svarīgi, bet kāpēc viņas visas sēž boksos, tas ir tas jaunais ievedums no FIA, jo atceramies, pirms pāris gadiem mēs visi sūdzējāmies, ka bija tās situācijas, kad trasē visi brauc lēnu, iesildīšanās aplī, pēdējā sektorā tikpat labi sāk taisīt sastrēgumu, un tad tas viss vēl turklāt robežojās ar tādu pamatīgu bīstamību, jo skaidrs, ka tas atrodas trasē, tur ir milzīgi ātrumi vienai formulai, kas nesas ar pilnu tempu, otra tikmēr ir nostājusies, bloķē aizmugurē, jo, lai pasaka Dievs, tas neizlec no savas rindas un nespēlē džentelmeņu spēli, un tā tālāk, lai no tā viss izvairītos, jo tur agri vai vēl varēja būt diezgan smagas avārijas un incidenti, tad tika nolemts, ka trasē neko tam līdzīgi darīt iesildīšanās aplī nevarēs, bet daram to boksos. Boksos pie izbraukšanas, tātad ieturam to distanci, kuru jūs gribat ieturēt, un tad jau veicam savu iesildīšanās apli, kā mēs viņu veicam. Tā kā es teiktu, ka tā problēma ir iepriekšējā problēma ir izlabota, mēs esam radījuši iespējams nedaudz citu problēmu, taču šī problēma ir krietni mazāka, protams, tas vizuāli, es piekrītu Pēterim, tas vizuāli izskatās nepatīkam, tas vizuāli izskatās kaitinoši, kāds mēģina ielīst tajā joslā, tevi nelaiž, tur nav nekāds rāvējslēdzēja princips ļoti bieži, šeit nospēlē lomu tas, kur arī tavs boksu celiņā tavs boks atrodas. Ļoti bieži varbūt pēdējiem ir labāk, brīžiem pēdējiem ir sliktāk, kā kurā gadījumā. Bet
no otras puses, no komandas tomēr saprot un apzinās, nav jau tev nekāda problēma vai neviens tev neaizliedz agrāk par visiem pārējiem izbraukt tajā boksu celiņā un nostāties galā un gaidīt, kad visi piebrauks un būs tas moments. Bet skaidrs, ka tavs riepas būs atdzisušas un tev savādākā veidā tās riepas pēc tam savā iesildīšanās aplī ar savādāku režīmu ir jāuzdzen. Un ne visās trasēs tas ir izdevīgi, pateicīgi, liela karstuma trasēs agresīvas iesildīšanās aplis nozīmē, ka tu paņem enerģiju no savām riepām. Tikai tur ir daudz aspektu jāņem vērā, bet šis, es domāju, ka pagaidām tomēr ir tas risinājums, pie kā mēs esam nonākuši, labāks nekā iepriekšējais, viennozīmīgi no drošības viedokļa, loģiskāks nekā iepriekšējais, bet ar saviem mīnusiņiem joprojām. Kā no tā arī vēl izvairīties? Mēs varam atgriezties pie kvalifikācijas, kur katrs veids atsevišķu savu lidojošo apli. Atceramies, bija mums savulaik tāds formāts. Es nemaz neteiktu, ka tas bija tik slikts formāts. Tas bija pat pietiekami interesants. Tur nebija šīs traucēšanas viens otram, tātad kamēr kāds bija iesildīšanās aplī, otrs bija tātad bremzēšanas aplī, un tu veici pilnīgi viens pa visu trasi savu lidojošu apli. Bet, protams, tur arī taisnīguma moments var iebuksēt, jo kaut kādā brīdī atkal tie paši apstākļi mainās, tikpat labi uznāk lietus kaut kādā brīdī, un ne viss ir vienādos apstākļos. Parasti tas bija tā, kad sāk ātrākie, otrādāk bija tagad es aizmirsu kādā kārtībā, bet katrā ziņā, ja apgrieztā secība ir, kas sāk lēnākie, tas, man liekas, nav loģiski. Otrādāk te jāmēģina ir, lai tomēr priekšrocības ir tiem, kas pēc tam ir. Un katrā ziņā tāds formāts tiek izmantots arī tajā pašā Indy 500, kur tie 4 lidojošie apli, protams, tur nedaudz savādāk, tur nav laiks, tur ir vidējais ātrums, tiek ņemts vērā. Es neteiktu, ka tas nav interesanti. Vēl jau vairāk pat trasi, ja mēs sekot tajā brīdī tikai vienai mašīnai no visiem onboardiem, no vispārējā, visa apļa garumā, visa lidojošā, tev ir tikai viens lidojošais aplis, tu nedrīkst pieļaut to kļūdu, ja tev neviens netraucē. Es domāju, ka tas nebūtu nemaz tik peļams formāts. To, kā jūs teicu, protams, tur ir daudz arī citi, koks vienmēr ar diviem galiem, citi momenti, kas to padarīt nedaudz traucējošu, bet kopumā es teiktu, ka šī brīža kvalifikācijas formāts nav liela problēma. Manā izpratnē, jā, tas boksu celiņa sastrēgums ir vizuāli, no skatītāja viedokļa tāds nedaudz dīvains, noteikti jaunam fanam arī tāds nepatīkams un pat pasmieties brīžiem var par to, kas tur notiek, bakstīšanās, bet citādi. Es domāju, ka nav tik traki. Lauris Džeriņš arī iekomentēja pie šī jautājuma. Viņš raksta, ka šo jautājumu varētu papildināt ar to, kā risināt kaitinošo sastrēgumu problēmu boksu celiņā. Tad to es atbildēju, viņš arī prasa, vai FIA par to domā. Pagaidām par to domās netiek, kā jūs teicat, šis jau ir FIA risinājums, jau kā mēs izvairamies no tās iepriekšējās problēmas. Un Kristaps arī bija komentējis par to, ka es laikam teiktu tā, ka īsti nav iespējams risināt esošā kvalifikācijas formāta ietvaros, bet arī nevajag. Vislabākie trases apstākļi parasti ir tam, kurš savu lidojošu apli izbrauc pēdējais. Protams, tur arī ir savi riski. Tieši tāpēc parasti visi izbrauc pēc iespējas pēdējo apli pēdējā brīdī, veidojas sastrēgumu boksu celiņā. Jā, tieši tā Kristaps arī te pareizi raksta par to, ka tur jau ir arī savs risks, tīri teorētiski, ka tur vēlāk braucot savu lidojošu apli, tu pakļauj arī sevi riskam, ka kāds cits var uztaisīt zeltainos vai sarkanos karogus, un tad tu nepaspēji to savu lidojošu apli izbraukt. Tā kā tīri teorētiski tur vienmēr ir jāmēģina tas risks kaut kā menedžēt. Tā kā ejam tālāk uz nākamo jautājumu. Pēters Rakuls prasa, cits Pēters prasa, kā īsti ar tām F1 brīvdienām ir, kas tagad notiek. No vienas puses esmu dzirdējis, ka bāzes tad ir ciet, darbi vispār nenotiek. No otras puses dzirdēts, ka komandas nekad nav tā, ka neko nedara, un tāpat norit kaut kādi darbi priekš nākamajiem posmiem. Ja neko nedara, citi tāpat spēr solīšus uz priekšu. Ja mēs tā no noteikumu viedokļa uz šo skatāmies, tad uz 3 nedēļām tiek tās bāzes slēgtas ciet tiešām. Bāzēs nekas nenotiek, tas ir faktiski apmēram tas pats, kas trasē ir korfju, jeb šī komandanta stunda.
kad attiecīgi tev pēc konkrēta laika, tātad pieņemsim 8 vakarā, viss kamerās, kas fiksē tātad, kad novērošanas kameras, kas ir boksos, tur nedrīkst figurēt neviens cilvēks. Tā aizslēgtā zona tajā brīdī, ja figurē šajās kamerās cilvēks, uzreiz ir signāls via un attiecīgi ir izmeklēšana, kas tur tagad notiek. Mašīnas tur vēl ir apklātas ar tādu naktskrekliņu, kā es to vienmēr saucu. Bāzēs ir līdzīgi, bāzēs ir arī slēgtas zonas, tur arī tas viss arī tiek fiksēts ar kamerām. Šajā lietā tur vispār neviens nevar atrasties, turklāt tas ir vēl krietni sarežģītāk, tur nav tikai kameras, patiesībā arī kā tiek kontrolēts, vai komandas nepārkāp visus šos noteikumus ar ierobežojumiem, vai mums kā tunelī un CFD un tā tālāk tā joprojām. Tur ir pielikt klāt elektronikas sistēmas, jo tuneļiem pilnīgi noteikti, es zinu, pārējiem kompjūteru sistēmām tur noteikti savādāk, kaut kāda log faila tiek fiksēta un tā tālāk. Dators speciāli zinās labāk, bet elektronikas sistēmas tiek pieslēgtas klāt, kas fiksē, kurā brīdī tiek ainiskais tunelis ieslēgts, cik stundas tiek palaists, kādā veidā, kādā formā, tātad tur tas viss tiek fiksēts, tie visi dati aiziet uz FIA. Tur, starp citu, bija interesants moments ar šo lietu, es atkal nedaudz noiešu sāņus, bet tāda interesants moments, tas bija Williams, ja nemaldos Williams komandā, kad tika filmēta šī filma, F1 pēdējā filma, atceraties, tur bija arī aidamskais tunelis figurēja. Un Williams vai Mercedes, man tagad sevi, viņas abas piedalījās un vienu ļauj tunelī ieiet, otru arī tur ļauj kaut kur savā šajā inženierijas izpētes telpā, tur izmanto to visu, bet labi, nav svarīgi. Un lai komanda, lai tā filmas, lai uzfilmētu to filmas momentu konkrēto, bija tas tunelis attiecīgi līdz kaut kādai robežai jāieslēdz, jāpalaiž, jāpadarbina, lai tas būtu efektīgāk, un tas, protams, pieņemsim, tā bija Williams, man liekas, tā bija Williams, tas, protams, uzreiz iesistu Williams komandai pa visu šo tuneļu izmantošanas apjomu, jo viņi jau neko nevarēja testēt tajā laikā, līdz ar to viņiem bija jāsūt speciāli ziņu uz FIA, ka lūk, no tam līdz tam laikam, redzat, mēs jums varam aizsūtīt pierādījumus, ka mēs neesam izmantojuši faktiski šo aizmsko tuneli, bet tas mums bija dēļ šīs filmas, kur mēs ļāvām tur filmēt un tā tālāk tā joprojām, tā kā, lai neieskait viņiem, ka mīnusā tās stundas vai to laiku. Tā kā jā, tur darīt neko nevar, un tas ir aizliegums diezgan stingrs šajās vasaras brīvdienās. Ja mēs runājam, tad visi darbinieki ir prom, tad tur var būt apkopēji, drīkst atrasties un tā tālāk, protams, bet kas ir interesanti, tad cilvēku prātu jau tu izslēgt nevari. Un patiesībā pirms tam, iedomājieties, tā pirmā sezonas daļa un arī šie pēdējie posmi, Eiropas posmi, ir diezgan intensīvi. Arī komandām tur tie uzlabojumi pēdējie un iespējams arī darbs pie nākamā gada. Viss tā kā notiek, tā kā vāver ritenī, tu esi tur ciklā iekšā un visu laiku notiek. Un patiesībā ļoti bieži šādos gadījumos tā smadzenes domājot tikai vienā virzienā, risinot kaut kādu vienu konkrētu problēmu, jo tie cilvēki pat augsta līmeņa tehniskie speciālisti ir diezgan fokusēti uz kaut kādu konkrētu problēmu. Tas visaptverošā bilde ir retajam. Pārsvarā tev ir viena konkrēta problēma, ja tu esi ieciklējis uz to savu problēmu, tu nevar atrast, teiksim, tur risinājumu kaut kādu. Ļoti bieži tieši šāda pauzīte palīdz, jo es domāju, jūs arī paši pēc sevis varat spriest, jums ir arī kaut kādas lietas, ko jūs darat un kaut ko risinat un kaut kur esat iestrēguši, teiksim, un brīžiem kaut kā atslēgties no tā visa, aizbraukt ceļojumā, aizbraukt uz citām valstīm, tu principā sāc savas smadzenes izliec ārpus tās ikdienas rutīnas, saņem citas impulsus nedaudz smadzenes, tev cita dienas kārtība, un tu sāc savādāk nedaudz paskatīties uz tām ikdienas lietām citādāk, un iespējams, ka tu atrodi skatu punktu un risinājumu līdz ar to tai savai nosacītai vai problēmai vai tam savam darbam, kas tev nedaudz iestrēdzis, tu atrodi risinājumu tikai tāpēc, ka tu paskaties savādāk no cita rakursa, un iespējams, ka šeit ir tieši tas pats, jo 3 nedēļas tad tu atpūties, nosacīt, bet, kā jūs teicu, smadzenes tu izslēgt nevari, tu turpini par to domāt, par to savu darbu, par to savu risinājumu, bet tu domā nedaudz varbūt no cita rakursa, sēžot un sūcot margaritu un beigās varbūt tādā relaksētā
kondīcijā atrod to risinājumu. Tā kā redzēsim, kuram tur būs labāk tie atvaļinājumi bijuši un kurš tādu izrāvienu uztaisīs pēc vasaras brīvdienām. Fonā, es nezinu, droši vien jau, ka baigi nedzird, mikrofons varbūt nav tik jūtīgs, man ārā te notiek kulšanas darbi, ir rudens, zemnieki te streso, ka tas laiks viņiem tur tāds ir, kāds ir, te visa labība, es dzirdu tālumā, kuļ jau savus laukus zemnieki izmanto katru brīdi, kad tur ir tas īstais mitrums, jo tur arī tur mitrums, tur nevar pārāk mitrus kult, tad viņi tur sāk dīkt un tā tālāk. Tā kā baigi, es domāju, svarīgi šobrīd ir brīži un momenti arī zemniekiem šie darbi. Bet nu labi, tas nu tā. Ejam tālāk. Arvis Kudiņš prasa sekojoši, kas ir bijis par iemeslu Karlos Sainza neveiksmīgai sezonas pirmai daļai. Izcīnīt vien 23% no visiem Viljams punktiem, un pirmajā desmitniekā Sainz ir iebraucis 6 reizes, kamēr Albons 9. Sezonas labākais rezultāts Albonam ir 5. vieta, kurā taizemietim izdevās izcīnīt 3 reizes, kamēr Sainz līdz šim labākais rezultāts ir 8. vieta, kas izcīnīta Saudarābijā un Emīlija Romaņas trasē. Nu, Arvis ir ļoti pacenties atradis visu statistiku, ļoti labi. Jā, par tām problēmām. Es šim momentam nedaudz pieskāros, mēs ar Robertu ierakstījām atskatu uz sezonu, uz sezonas pirmo daļu, tātad uz sezonas pirmo pusi, 14 posmiem par pilotiem, un tur arī pa Sainz runāja. Es nedaudz pieskāros šai lietai. Tie iespējamie potenciālie iemesli, kāpēc Sainz šobrīd ir aiz Albonu, kāpēc tā situācija nav varbūt absolūti ideāli, ir vairāki. Viens no tiem noteikti, ka tā pielāgošanās un tas pielāgošanās process nav tik vienkāršs. Tur, lai gan Sainzam tā pieredze ir liela, taču viņam kārtībā reiz ir jāpielāgojas, un tas prasa zināmu laiku. Un skaidrs, ka viņš turklāt iet pretējā virzienā, ko dara Lewis Hamiltons. Atceramies, viņš iet uz pilnīgi citu jaudas agregātu, kur ir pilnīgi citi jaudas agregāta režīmi, un tas nav tik vienkārši, ka tikai tev kloķīši jāmācās. Tas dzinējs savādāk strādā izējā no līkumiem, pilnīgi savādāk. Tu dod gāzi virsū, un tā atsaucība no tas, kādā veidā tās griezes moments aiziet uz tiem aizmugurējiem ritiņiem ar kādu ātrumu, ar kāda jauda tev tiek padota, tās izjūtas ir pilnīgi citādas pilotam, vai tur ir kaut kāda ritiņa izpolēšana vai nav, kas atkarīgi no regulējumiem un tā tālāk, tas viss ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Tieši tas pats attiecas uz bremzēm, iet uz citu bremžu piegādātāju, kā jūs teicat, pretējā virzienā Lewisam Hamiltonam. Hamiltons tagad mācās to, ko zina Sainz mācās to, ko teorētiski varbūt zināja labāk Hamiltons un tā tālāk. Tā kā tas nav tik viegli, tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ir pilnīgi noteikti, kas notiek, es jau arī teicu tajā podkāstā, ka Sainz ļoti cītīgi strādā uz nākamo sezonu, un es jau minēju, viņam ir ļoti nopietns atbalsta personāls līdz arī bez menedžera, kas strādā komandā, tātad gan savs tehniskais cilvēks, gan savs pilotēšanas treneris, tātad braukšanas treneris, kuri visi, teiksim, kopā, viņi taisa vēl savus brīfingus. Sainz es bieži redzējis, tur 4 čaļi kopā sēž. Visi pēc treniņa sesijām vai pēc kvalifikācijām un apspriež to situāciju, saliek visas galvas kopā un, respektīvi, viņi tādā veidā tos Sainza nometnes, intereses aizstāv arī domājot par nākamo sezonu. Un es domāju, ka tur paliek daudz laika un enerģijas Karlosam Sainzam, lai viņš pēc tam to dotu Viljams komandai. Vai tas ir viss ar Viljams komandu koordinēts? Pilnīgi noteikti tas nav, viņi nekur neslēpjās pa pakšiem aiz traileriem, tur kaut kur sačukstās. Tas viss notiek Viljams Hospitality. Un skaidrs, ka Viljams arī ir ieguvēja tā visa rezultātā, jo Sainz ienes tomēr ļoti lielu zināšanu bagāžu no dažādām komandām, bet kas tā visa rezultātā nāk līdz Sainz, ja tā varam teikt, DNS tai nākamajai mašīnai, nākamajam modelim, par ko vairāk būtu varbūt jāreizējas Aleksam Albonam. Es nezinu, vai būtu jāreizējas, varbūt ir jāreizējas vai nav, jo skaidrs, ka tas atstās Sainza nospiedumu. Pilnīgi noteikti. Vai ar to var sadzīvot Albons tādā ziņā, ka tieši braukšanas stilā, tas tā interesantā lieta, vai ar to var sadzīvot kā ego ziņā, tas manuprāt, tā nav lielā problēma. Tur tomēr ir Albons
pietiekami apolitisks, un šis man ļoti atgādina to gadījumu, kas bija, es lasīju grāmatā par Laudu un Prostu, atkal nogāja no tēmas, bet interesants tomēr atkāpa Laudu un Prostu, kur Lauda atgriezās un jaunais Prosts bija priekšā McLarenā, es man liekas, šo esmu stāstījis, un Lauda bija pārsteigts, cik ļoti apolitisks ir jaunais Prosts tajā laikā vēl, un tiešām vienkārši ir ātrs čalis un nedaudz naivs čalis, un kad nespēlē tās spēles, un ko pieradis Lauda darīt bija. Līdz ar to Lauda arī tā lēnām, var teikt, atmaiga un saprat, ka šo čali tas nav jādara. Bet šobrīd izskatās, ka Sainzam ir līdzīga situācija, ka viņš saprot, ka Albons tādas lietas nespēlē. Sainz ir pieredzis būt pret tik daudz un dažādiem saviem komandas biedriem, kur viņam bija jāstrādā. Un es domāju, pirmais lielais šoks viņam jau bija, atceramies, Toro Rosso pret Verstapenu klanu, kur, es domāju, bija milzīgs aplausiens. Tajā laikā Sainz izstījās ļoti nelaimīgs kopumā. Jaunais Sainz vēl salīdzinoši, jo viņš saprata, ka Formula 1 ir krietni vairāk nekā tikai braukšana trasē, ka Formula 1 ir milzīga politiska spēle, un tu nepārtraukā izkāp no mašīnas, beidz braukt un sāc spēlēt citu spēli. Un tas bija ļoti nogurdinoši, viņam psiholoģiski nogurdinoši tajā laikā to visu darīt paralēli. Un līdz ar to viņš ir uztrenējis tīri teorētiski šī visu gadu laikā kaut kādas iemaņas, kaut kādus procesus, un tagad to varētu likt lietā šeit, bet šeit tā situācija savādāk ar Albonu nedaudz. Līdz ar to, es domāju, arī tā dinamika tajā komandā ir tāda patīkamāka. Es domāju, ka tāpēc es baigi nereizējos pagaidām, ka Sainz ir tik maz izcīnījis. Šobrīd tam nav liela nozīme, jo es redzu, ka viņš ļoti daudz dara nākamajai sezonai, nākamajam modelim un vispār komandu veidojot. Bet, kā jau teicu, tas nav tā, ka altruistisks kaut kāds gājiens no viņa puses, viņš tiešām noteikti liek iekšā tur savu DNS visā, un lai viņam būtu iegūms no tā pēc tam. Tā, iesim tālāk. Katrīna Pencela prasa, varbūt ir vērts paspriedelēt par jauno braucēju mentālo sagatavotību briedumu. Varbūt mēdīju un mūsdienu sniegpārsliņu tendences vienkārši šo sezonu ļoti izcēluši rukiju vājuma mirkļus, bet tas pats Lando visiem zināms kā emocionālāks. Pat Luis sev publiski pieķēries, tieši tā, jā. Puiši ienāk par jaunu un šajā jomā nesagatavot, jeb simulātoru un mēdī treniņi ir par maz, lai izturētu pieaugušo spiedienu. Vai jaunajā ērā ir kāds braucēju konsultants, kāds savulaik bija, piemēram, Pīters Vinzors, kurš palīdzētu strukturēti sakārtot bēniņus braucējam? Visiem ir bēniņu konsultants. ļoti labs jauns apzīmējums, bēniņu konsultants. Tas bēniņu konsultants, tas var būt šitais Spociņš Kaspers, bēniņu konsultants. Labi. Jā, bet visiem ir bēniņu konsultants. Tātad par to Katrīna prasa par to, vai ir jauniem braucējiem arī konsultants, kas kā savulaik bija. Jā, pilnīgi noteikti ir un ir vairāki. Koči, mentālie un tā tālāk, tās lietas jau kādu laiku ir tik ļoti nopietni tiek pieskatīts, jo sevišķi tiem pilotiem, kas iet cauri pilotu akadēmijām, tas tiek mācīts, tas klāt tiek piespēlēt cilvēks, kas ar to nodarbojas, un jo vairāk to augstāk nākamajā līmenī, tas paliek personīgāk, tas paliek individuālāk un svarīgāk, pilnīgi noteikti un nopietnāk. Tā kā tajā ziņā nav jāuztraucās, mēs esam pārkāpuši jau kādus gadus, vairākus pāri tam solim, tam slieksnim, kur varbūt bija apkaunojoši, ka tev ir psihologs, savulaik Niko Rosbergs par to runāja, un arī slēp, ka viņam ir psihologs, kas brauc līdzi un strādā ar viņu visu laiku, pirms sesijām, pēc sesijām. Protams, kādā līmenī tas viss notiek, to jau arī nosaka šie visi konsultanti, vai vajag intensīvu vai mazāk intensīvu, kā kurā laikā. Tā kā šobrīd ar to problēma nav. Tā lieta ir nedaudz cita, manuprāt. Es saprotu, ko Katrīna domā ar šo visu Lando un Hamiltonu situāciju. Tā lieta nedaudz ir cita. Es arī neesmu psihologs, man grūti tā, teiksim, to uzvedības modeli kaut kā tā izvērtēt un savilkt visu kopā.
ar bērnību un tā tālāk, taču par Hamiltonu es šo lietu arī esmu vairāk kārt minējis. Par Hamiltonu tomēr man ir pārliecība, ka ņemot vērā, ka viņa bērnība un jaunība un, teiksim, pubertātes laiks un attīstība kā jaunietim, kā vīrietim nav bijusi normāla. Tas pilnīgi noteikti nav, ko nozīmē normāli. Es nezinu, vai iet uz barčikiem un tusēt ar džekiem ir normāli. Gan jau, ka ir normāli, visi tā dara, un līdz ar to tu kaut kādas sociālās iemaņas apgūsti, kā tu runā ar pretējo dzimumu, kā tu runā ar vienaudžiem, kā tu, teiksim, savu kaut kādu pārākumu vienaudžu vidū nodemonstrē. Tas viss, teiksim, to bērnu, to jauniešu iegūst uz ielas, teiksim tā, vai skolā. Un to Lewis Hamiltons nav tur iegūst. Viņš tomēr ļoti ilgu laiku ir bijis zem sava tēva un pēc tam zem Rona Denisa pakļautībā. Un skaidrs, ka kaut kādā brīdī tas nāca viņam uz ārā. Atcerieties, bija tas sabuntošanās laiks, ka viņam bija jāiet prom no Rona Denisa, bija jāiet prom no savu tēvu kā menedžera un savu neatkarību, un tad viņš saprata, kad ko viņi devuši, tad bija jānāk atpakaļ, un tur viss tas cikls ir iziets. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņam nav bijusi tā normālā sociālās uzvedības attīstība, un tas nozīmē, ka katru reizi, kad viņš iet publiski runā, jo sevišķi tajos laikos mēs visi domājam no ārprāts, viņš tā tēlo ārprāts, viņš tā, ko viņš tur māžojās apmēram, tā uzvedība nav normāla, bet mēs spriežam pēc savas uzvedības, pēc saviem modeļiem, viņš nezināja, kā ir tā interakcija vai ko nozīmē normāli uzvesties, un tāpēc tas tā nedabiski varbūt brīžiem sanāca, un tas viss ir gājis līdz, protams, tagad viņš ir krietni arī ticis pie visiem konsultantiem vispārējā, taču viņa gadījumā, tas ir ļoti emocionāli. Es nevienu citu neesmu redzējis, kas ir tik ļoti emocionāls un kas ir melns un balts. Viņam ir ļoti melns un balts izteikti, ja ir labi, viņš ir runātīgs, preses intervijās. Viņš arī stāsta daudz un analizē, ja ir slikti, tad ir slikti, viņš negrib runāt un viņš var būt paškritisks un to visu kā šajā gadījumā pagriezt uz sevi, vai tas ir labi? Es nezinu, godīgi sakot, jo ko nozīmē labi? Mēs tagad visi par to cepamies, mēs tagad visi par to runājam, bet vai jūs varat likt roku uz sirds un teikt, ka viņam no tā palika sliktāk, ka viņš tā parunāja? Tas pats Lando Norris, vai viņam palika sliktāk, ka viņš sev bēra pelnus uz galvas par katru kļūdu un teica, es tur biju slikts un tā tālāk. Mēs tagad analizējam tā kā ar pinceti katru šo niansīti, tur sociālo mēdīju laikmetā viss ir safilmēts no cik rakursiem, visur intervijas mēs to analizējam un ķidājam un ņemamies un liekas, nē, tas nav slikti, kā viņš tagad sevi norok, un varbūt viņam tas ir pilnīgi normāla lieta, kur viņš izstāsta no sirds, kā viņš jūtas, un līdz ar to viņš to noliek malā. Viņš tā kā, bezmaz uztais publisko terapiju. Šo lietu es arī piebildu jau kādu laiku apkārt, ka viņš netur sevī, viņš uztaisīja publisko terapiju, varbūt arī Hamiltons uztaisīja publisko terapiju no saviem faniem, saņēma milzīgu atbalsta vilni arī sociālos mēdījos, ka nē, ar tevi viss kārtībā, kā ar braucēju, turies, tu to vari. Varbūt viņam tas palīdzēja. Tas izklausās smieklīgi, kā es to saku, protams, bet varbūt viņam tas palīdzēja. Līdz ar to es nedomāju, ka vajag vairāk varbūt no tā paņemt nekā tur ir. Mums no malas to visu skatoties, jo redzam, ka tas pats Lando Norris, viņš jau nav iegājis kaut kādā negatīvā spirālē, pēc tam, kā aizgāja visi bēdīgi. Tikpat labi nākamajā posmā viņš bija atpakaļ ierindā un rehabilitējās un bija neaizskarams. Pēc tam atkal bija kaut kāds kritums, viņš atkal sev pakritizēja, un nākamajā posmā atkal bija ierindā. Līdz ar to nedomāju, ka tas ir kaut kāds tāds tālējošs problēma, kas tagad viss ietekmē visu nākamo sezonu. Šajā sakarā, starp citu, es iesaku visiem, Katrīnai, visiem pārējiem, ja neesat redzējuši, ir dokumentāla filma Hill, tātad par Damonu Hillu. Sky Sports ir uztaisījuši. Simons Lazenby, kas arī apgrozās Formula 1 padokā. Žurnālists tur ir viens no producentiem un arī pastāstīja par to. Ungārijā viņš tur stāstīja vairāk par to visu tapšanas procesu, un es to filmu noskatījos, dokumentālo filmu, un ļoti, ļoti laba. Un tad tur var
piefiksēt vairākus momentus. Protams, kārtjoreiz atkal no arhīva ir lieliski izvilkti materiāli, kas nav iepriekš redzēti no Hillu privātās kolekcijas, ir video materiāli, kas tiek izmantoti, kas nav redzēti, kas ir ļoti interesanti, ļoti aizraujošām niansēm. Un tur var redzēt, teiksim, Hills man vienmēr arī pēc viņa grāmatas bija tas cilvēks, kurš tomēr bija psiholoģiski ļoti ievainojams cīņā ar Mihaelu Šumacheru, kurš to psiholoģiju izmantoja kā ieroci. Un tajā laikā tas viss bija savādāk. Tur tāda psihologa lieta nebija. Tad tagad ne mums ir Mihaela Šumachera versija kādā variantā, kurš tā ļoti sistemātiski un tēmēti iet uz otra nolikšanu, publiski, privāti, tiešām tādiem tēmētiem un plānotiem cirtieniem strādā, psiholoģiskiem cirtieniem. Mums tāda nav, un otrs puses viss ir arī, kā jūs teicu, ar psihologiem ir strādājuši un ir apbruņojušies, un, kā jau teicu, tikpat labi, Lewis Hamiltona un Lando Norrisa gadījumā tā ir tāda normāla lieta. Tas, kad ir kāds, nedrīkst tās emocijas arī turēt iekšā, tev faktiski ir jāiet ar viņām ārā, un varbūt arī publiski šāda terapija, izrunāšanās publiskā ir viens no variantiem, kā pat tie psihologi iesaka to darīt. Es nezinu, bet es neizslēdzu, ka arī tāds variants, jo gal galā, tas jau paslikt nenāk. Tu faktiski pasaki to, ko tu domā. Tajā brīdī, visa pasaule tur varbūt ņemās, un tā ir mūsu darīšana, kā mēs to uztveram, cik ilgi mēs to žļemājam un kumosu, tikmēr pats pilots jau iet tālāk, viņš teiksim, ir nokratījis to savu sāpi. Jā, bet filmu paskatieties, ja jums ir iespēja atrast kaut kur Sky, tik klāt pie Sky satura, Sky kanālam, tur iet visu laiku Formula 1, starp citu, Sky Sport F1 kanāls, kas ir, tā kā varat pasekot līdzi. Tā, ejam tālāk. Man jātiek cauri atlikušiem jautājumiem. Pusstundu jau vairāk esmu norunājis. Šņucīts prasa, sveicienu Šņucītim. Prasa sekojoši, vai un kad sports kļūst tik populārs, ka tas nodara vairāk slikta nekā laba. Šodienas ziņu virsraksti spiež uz viltus drāmām, bezsatura klikšķiem. Formula 1 arvien vairāk tiek balstīta uz mārketingu un šova elementiem, kamēr sociālajos tīklos vidējais jaunais fans ar trīsstāvīgiem vārdiem aizstāv savu DTS, tādu Drive to Survive noskatīto braucēju, un paralēli tam vēl paspēja nosūtīt pa kādam nāves draudam. Jā, Šņucīts pieķērās šoreiz tādai nopietnai lietai, parasti tāds jautrs jautājums. Es arī par šo jautājumu izlasīju un tā domāju, tas galīgi nav tipiskais Šņucīša jautājums. Bet jautājums nopietns, taču šeit uzreiz gribu teikt, ka sociālo mēdīju ņemšanās, tas jau nav tikai Formula 1 fenomens. Tas ir sociālo mēdīju fenomens un pa jebko pa politiku, da jebkas, jūs paši zinat, kā tas ir, tā kā Tas nav tā, ka Formula 1 ir populāra un tāpēc mums tagad sociālo mēdīju karēvi un klaviatūras karotāji, kurš to pateica, klaviatūras karotāji uzdarbojās. Tas ir visur, un visur ir kaut kādi toksiskie, anonīmie, un tā ir patoloģija, tā pilnīgi noteikti ir kaut kāda slimība, jo diskutēt, man pat ļoti patīk diskutēt un pretējs viedoklis, un tas viss ir labi, tas viss ir lieliski, ja tu to dari pirmkārt, ar savu vārdu, un tu to dari bez trīsstāvīgiem un pamato to, ko tu saki, nevis vienkārši izbļauj un bez pamatojuma. Tas pat ir ļoti interesanti, bet reti tā gadās. Taču līdz ar to, ko es ar to gribu teikt, ka Formula 1 popularitāte no tā ir ieguvēji daudzi, arī es esmu ieguvējis no tā. Es domāju, ka arī liela daļa fanu ir ieguvēji no tā, tomēr, jo Formula 1 uz šī viļņa paliek pieejamāka, tajā visā formā, lai gan dārgāka, bet pieejamāka citā veidā, ka tomēr tas apjoms un tā informācija un tas labums, ko iegūt no Formula 1 var parastais fans, kaut vai aizbraucot klātienē, ir krietni lielāks nekā tas bija pirms 10 vai 20 gadiem, kur tu tiec klāt. Taču pilnīgi skaidrs, ka tam visam līdz nāk tā ēnas puse, bet tie sociālmēdiju karotāji, kā jūs teicat, tie jau nav Formula 1 fenomens, tie ir visās malās. Taču tas, kas man uztrauc šajā sakarā krietni vairāk, ir
dezinformācija, ir brutāls baumas, kaut kāda mākslīgā intelekta ģenerēta šļura, ko parasts skatītājs vai parasts līdzjutējs īsti neatšķir, kur ir taisnība, kur nav taisnība. Un es ar šādiem momentiem esmu saskāries, tieši bija nesen gadījums pirms nezinu kāda laika mēneša, kur arī ar mākslīgo intelektu viens no faniem arī Latvijā, tepat tās sekotājs Twitterī, uzģenerēja tādu jautājumu, vai kas bija par iemeslu, tā es neatceros precīzi vairs konkrēti, un uzprasīja jautājumu, un atbilde bija. Un tā atbilde bija sagrābstīta tātad no visurienes, un tie vārdi pareizi, it kā salikti vārdi tādi ir dzīvē, ja? Tu izlasi to teikumu, un es nesaprotu, ko viņš ar to ir domājis, bet ļoti gudri izklausās, un katrā ziņā tas bija tik ļoti dīvaina sajūta, ka it kā gudrs, bet tai pašā laikā ar demenci. Es nemāku to izskaidrot, man ir tā ja tu nemāki izmantot mākslīgo intelektu, tad tu sastopies ar to tādu dīvaino plastmasas garšu mutē, kur tev liekas, jā, tas ir kaut kas, bet tas ir kaut kas tāds ļoti, ļoti plastmasīgs. Lai nu kā, tas viss ir jāmāk izmantot. Es nesaku, ka mākslīgais intelekts ir slikta lieta, atkal tas absolūtā nav. Jāmāk tas viss izmantot, bet, kā jūs teicu, tad es ļoti bieži atkārtoju vienu un to pašu lietu. Lūdzu, neticiet visam, kas ir rakstīts. Man tas ir jāstāst arī savam tēvam, kurš ir Facebookā tagad iezaidies, un Facebookā šobrīd ar mākslīgo intelektu var uzģerēt jebko. Lau ar zaķa ausīm var uzģenerēt pilnīgi absolūti ticamu un trakas lietas. Un tas viss ir jāstāst, ka nevar ticēt visam. Un attiecībā par formulu pavisam vienkārši ticiet pirmavotiem, atrodiet tiešām ticamus avotus un pieturieties pie viņiem. Tas nekas, ka bļauj kāds mēdījis, ka tagad ir notiek tas un tas kaut kāds tur nezinu, formula expressuper.com, vienalga kāds tur mājaslapa bļauj, ka tagad tas ir tas noticis, ja kamēr oficiālie klusē, tas nav noticis, jo baumas, baumas, protams, tas var kaut kur sākties, taču arī pat baumas šobrīd, kā jūs domājat, no kurienes baumas rodas? Baumas rodas padokā, baumas rodas komandu bāzēs. Visiem žurnālistiem, kas ir klātienē, tur uz vietas, ir izēja caur kaut kādiem saviem avotiem uz padoka informatoriem, ja tā var teikt, vai komandu bāzēs kaut kādiem cilvēkiem. Tātad, ja radīsies baumas, tās tik un tā nāks caur tiem avotiem. Protams, ja nebūs apstiprināts tās baumas, ļoti bieži tas tiks pasniegts ārkārtīgi piesardzīgi arī no oficiāliem avotiem. Bet, ja būs kāda ziņa, pēkšņi vienalga tur kāds noslēdz līgumu, tad tas jebkurā gadījumā oficiāla ziņa būs vispirms arī oficiālajos avotos, jo es ļoti labi personīgi zinu, ka ir komandām nerakstīti līgumi vai vienošanās, laikam tā džentelmeniskas vienošanās ar lielajiem mēdījiem. Protams, itāļu komandai ir ar itāļu mēdījiem vairāk tur sarūkošanās, un tā tas vienkārši ir, kur attiecīgi mums ir ziņa, tātad komandai ir ziņa, reku man ir kaut kādi mēdī, kuriem es izsūtu 15 minūtes agrāk. Es tagad izdomāju, tur tikpat labi ir stundu agrāk, tikpat labi dienu agrāk, izsūtu jums agrāk, jums ir pirmajiem pieeja, un tad mums ir publiskais paziņojums. Tā kā skaidrs, ka tur ir roku mazgā, un tā tālāk, taču tā galvenā lieta, kā jūs teicat, tad neticam visam, kas ir rakstīts, atrodiet sev uzticamos avotus un neticiet arī tiem, kas zīmē smukas schēmas un runā ar ļoti gudriem vārdiem, kas izskatās ārkārtīgi gudri, un tam gan var ticēt. Pat tādas lietas šobrīd jau ir. Arī bija viens gadījums, es par to vairs tagad nav laika tur iedziļināties, bet arī tā, šobrīd cilvēkam vienkārši teikumā ieliek 3 nesaprotams vārdus, un cilvēkam liekas, ka tas gan ir gudrs, tam noteikti var ticēt. Tā arī gluži vienmēr nav. Tā kā tā, es ceru, ka es atbildēju daudz maz, vai vismaz savus domas izteicu par šo šņucīša jautājumu. Tā, ejam tālāk. Kristaps Zvirgts prasa sekojoši. 2024. gadā virmo idejas par jauno braucēju sprintu sacīkst pēc Abu Dabi posma, vai ir cerība šogad kaut ko tādu redzēt, vai visas runas norimušas un ideja vairs nav aktuāla?
Šobrīd tas netiek izskatīts, šogad tas noteikti nebūs, bet tas, ka ir idejas vairākas, ko darīt turpmākajās sezonās, pilnīgi noteikti Stefano Domenicali ir, var teikt, ka vairāk kārt atzinis, ka viņam tiek jautāts par šīm lietām, ka ir plānos Formulē 1 būt nedaudz, negribas teikt agresīvākai, bet drosmīgākai, drosmīgākai būs pareizais vārds, drosmīgākai ar kaut kādu jaunu sportisku noteikumu pieņemšanu. Konkrētais gadījums runa bija par, es nezinu, tas bija Ungārijā, bet, labi, nav starpības, kur arī runa bija par potenciālu izmaiņām sprinta sacīksts nedēļas nogalēs. Potenciāli sprinti būs vairāk, tas jau šobrīd ir skaidrs, tad gatavoties vairāk sprintiem. Ļoti iespējams, ka sprinti nebūs gluži katru nedēļas nogali, kā tas ir MotoGP. Manuprāt, arī tas būtu pa daudz, bet sprinti būs vairāk. Pirmkārt, un otrkārt ir arī plāni, ka varbūt sprintus kaut kā vēl turpināt pielāgot, turpināt eksperimentēt un turpināt būt drosmīgiem. Tikpat labi arī ar apmainīto starta kārtību sprintā pēc kvalifikācijas nav izslēgts. Un šeit Domenicālijs, katrā ziņā atminos, ka teica, ka Formula 1 ir gatava būt drosmīga, bet gatava arī atzīt kļūdas, pamēģinam, nesanāk, ejam atpakaļ vai ejam citā virzienā. Un tas ir normāli, un faniem nevajag no tā taisīt liela traģēdija, kas pa muļķībām tā tālāk, jo skaidrs, ka šeit neviens nezin, kā tas izvērtīsies. Mēs visi, teiksim, mācamies un domājam, jūs sakat, ka vajag tā un tā, mēs nezinām, kā vajag īsti un kur atradīsies atkal kaut kādas problēmas tajā visā. Bet par jaunajiem braucējiem, Kristaps, par ko prasa, tad šī lieta pilnīgi noteikti, es domāju, ka nāks atpakaļ, un arī par to tiks domāts jau tas solis ar to, ka jau 2 treniņu sesijas katram piltam jādod jaunajiem braucējiem ir pirmais solis uz to, bet par jauno braucēju šo situāciju ar atsevišķu sacīksti, tas pagaidām ir nolikts malā, bet ļoti iespējams atgriezīsimies pie tā, taču tur ir cita problēma, tur ir problēma mašīnām, tā kā, kad visas komandas no savas puses būs gatavas šādam solim un visām komandām būs attiecīgi kandidāti, tad vairāk par to varēsim runāt. Ejam tālāk. Nav vairs daudz jautājumu, 3 jautājumi palikuši. Pēters Rakuls prasa, komandas ir dažādas, viņa mērķi arī skatoties gan to, vai jauna komanda vai uz pārdošanu un tā tālāk, bet kā jums liekas, vai komandas pie uzlabojumiem strādā cītīgāk, ja ir sīvi konkurenti un savukārt strādā pie uzlabojumiem mazāk un darbinieki paliek slinkāki, ja sāk dominēt? Vai arī F1 komanda filozofija ir, ka jācenšas 100% uzlabot visu, cik vien var, arī ja konkurenti ir pārliecinoši lēnāki. Filozofija jau vienmēr var būt, ka jāstrādā uz 100%, un es pat nešaubos, ka komandas tā arī to mēģina nodefinēt. Atcerieties, kad prasīja, ka dominēja Mercedes, prasīja Toto Wolfam, kā notur to, kāda ir psiholoģija, tagad visi tālu aizmugurē un nētik un tā mums jāstrādā, mums ir 100% jāstrādā, mēs ejam uz uzvaru katru reizi un mēģinam noturēt, nelaižam tos grožus vaļā. Es pilnīgi ticu, ka tā ir vēlme, bet es piekrītu Pētera bažām, ka tā nevienmēr ir realitāte. Kaut kādā brīdī pilnīgi noteikti, tad, kad tu redzi, ka tu to konkurentu apsteidz un tu uzvari, jebkurā gadījumā pat, ja to savu darbu varbūt esi izdarījis nedaudz paviršāk, skaidrs, ka tā ir vienkārši cilvēka būtība. Viņš nekustēsies vairāk nekā vajag, nekā ir absolūti minimālais. Un līdz ar to iestājas kaut kāds tāds pagrimums, pagurums, ka tu nedari vairs tos 100%. Tev liekas varbūt pašam, ka dari, bet tu redzi, viss ir kārtībā un neviens nepamanīja, kolēģis nepamanīja, priekšnieks nepamanīja, es tur varbūt nedaudz nenoslīpēju to detaļu, bet viss ir labi, tāpat vinējam. Un skaidrs, ka tajā brīdī viss aiziet uz leju, lēnām sakrājas kritiskā masa un kaut kur jau sāk tas viss līst ārā. Mēs nevaram pēc tam pieķert pie rokas, ka tieši tas mehāniķis Juris bija vainīgs tagad pie tā, ka Verstapens vairs nevinēja, bet tas viss lēnām ir sakrājies. Un kā komandas vadībai un komandas vadītājiem noturēt to, lai tiešām būtu tā motivācija, pat ja mēs uzvaram un dominējam, tas ir ļoti grūti, tas ir pilnīgi noteikti ļoti grūti, katram ir savu paņēmieni. McLaren komanda
Zagars Brauns arī par to stāstīja, veido pilnīgi jaunas filozofijas, kā darbinieki strādā, lai viņi justos ļoti laimīgi fabrikā, viņiem tur nezinu, bērnu laukumiņi un kas tur, ja bērnus var ņemt līdzi un viņi ir laimīgi, lai viņi justos apmierināti un droši par savu nākotni un tā tālāk, līdz ar to viņi var pievērsties pilnībā darbam. Nu, redzēsim, kā tas strādājas, es nezinu, nav ne jausmas, godīgi sakot, bet pilnīgi skaidrs, ka tas ir tikai uz papīra, ka darbinieks strādās vienādi smagi, ja viņš ir iedzinējos un mērķis ir viņam priekšā, un mēs tūlīt noķersim un tūlīt uzvarēsim, un ja viņš ir pārliecinoši priekšā jau 3. gadu un dominē un nav starpības, ja, vai tu tur 2 stundas slīpēs to savu detaļu vai pusstundu, mēs tāpat vinnējam. Skaidrs, ka tev psiholoģija nedaudz mainās. Tas kā futbolā, nu, ja ir 3-0 vadībā, nu skaidrs, ka komanda vairs neskrien, uzbrucēji ir psiholoģiski vairs neskrien tik ļoti uz priekšu. Nu, protams, futbolā vēl arī taktika, ka tev tagad tas rezultāts jānosargā, līdz ar to laikam tas salīdzinājums nebūs atbilstoši, bet vienalga, nu, tīri psiholoģija tur nosēdies, tu vairs tā nespēlē. Jā, kā pirms tam, tā kā tas ir pilnīgi noteikti atkarīgs no tās situācijas un atkarīgs arī no komandas vadības, ko komandas vadība spēja vai nespēja izdarīt, lai motivētu savus darbiniekus. Nu, un iedomājieties savukārt, cik motivējoši ir komandai, kas ir ilgi strādājusi, nekas nav sanācis, un tad pēkšņi tev ir tas izrāviens. Tas ir arī ļoti svarīgi. Mēs tāpēc vienmēr arī runājam, ka tas izrāviens, pozitīvais rezultāts mazajām komandām, pat iebraukšana punktos, ka viņi redz, ir pareizais virziens, ir tas, ko es daru, tam ir nozīme, man ir jāpaslīpē tā mana detaļa vēl nevis 2 stundas, bet 3 stundas iespējams jāpaslīpē, jo reku visi strādā, visi galvu nolikuši strādā, un tam ir rezultāts. Tas dzen vairāk uz priekšu. Nu, tas tā kā ir pilnīgi normāla situācija. Tālāk Toms Lamberts prasa, kur pazudis Štolcermanis, tiešām finansiāls problēmas. Šo es arī jau pieminēju, jā, nu, diemžēl ir finansiāls problēmas, tas nav gan par Štolcermanu runājot, ir runa par viņu sponsoru, tas arī nav no Latvijas sponsors, kas apmaksāja Starts F4 Prema komandas sastāvā, un tur ir tīrais bizness arī Premai, tomēr, nu, ja netiek ieskaitīts, kā ir paredzēts pēc vienošanās, tad attiecīgi iziešana uz starta nenotiek. Es Tomas, starp citu, pagājušu nedēļu, kurā dienā tas bija trešdien, satiku 333 kartinga trasē, bija aizbraucis ar saviem jauniešiem pabraukāties ar kartingiem, tā kā viņš tur braukājās. Nu, par Tomasu es esmu stāstījis jau daudz diezgan, tas līmenis, ko viņš ir sasniedzis kartingā, ir ļoti augsts, pilnīgi noteikti, un tās iespējas līdz ar to viņam šajā motoru sporta pasaulē ir pietiekami labas, lielas, ne tikai Formula 1, varbūt tas Formula 1 mēģis vai virziens vai formula virziens kā tāds lēnām sāk vērties ciet, ja nav tas F4 turpinājums, nu mēs nezinām, tiek strādāts pie tā, bet tur nekādas garantijas nav. Ja tas varās ciet, tad citas durvis pilnīgi noteikti atvērsies. Pa kurām durvīm tālāk ies jau Tomas, to mēs skatīsimies, redzēsim, bet tas pamats, ko viņš ir iegūs ar šo augsto kartinga līmeni, tas noteikti viņam nodrošinās potenciāli iespējas motorsporta pasaulē atrast sev labu vietu. Nu, un pēdējais jautājums. Edvīns Bergmanis, arī tās diezgan plašs jautājums, es nezinu, cik plaši es aiziešu šajā tēmā, bet plašs jautājums Edvīns prasa sekojoši. Ņemot vērā savas izjūtas, pieejamo informāciju un līdz šim komandu spēju iepriekš pielāgoties tehniskām izmaiņām, veids savu prognozi top 5 2026. gada sezonai pilotiem un komandām. Jā, nu prognozēt nākamo gadu nepateicīga lieta, bet kā jau raksta Edvīns, tad sajūtas jāņem vērā, informācija un nojautu. Čujas jāņem vērā, jā, šajā gadījumā laikam oža. Šajā sakarā es vispirms gribu teikt, ka mums vēl plānojas arī otrajā sezonas pusē mums kopā ar Robertu kaut kādas aktivitātes podcastu veidā droši vien arī ieiet lēnām 2026. gada sezonā, tādu sīkāk parunāsim par visām tehniskām lietām, par izmaiņām, vispārējo. Tā kā tas vēl būs sīkāk. Jāsāk ar to, ka tā būs dzinēja formula nākamajā gadā.
pilnīgi noteikti par to, kurš dzinējs tad būs augstvērtīgāks, konkurētspējīgāks. Protams, tur vēl ir daudz jautājumu, ir tās kaut kādas nojautas, ka tas varētu būt Mercedes, bet, tās ir radušās, kas ir interesanti. Jā, es runāju ar vienu no saviem kolēģiem, es arī tieši prasīju, mēs te visi tā kā esam pieņēmuši, tagad, ka Mercedes ir labākie, bet no kurienes tas tā radās? No kurienes tad, neviens tak negrib baigi stāstīt, kā neviens nevar salīdzināt šobrīd, kā mēs zinām, ko ir izdarījusi Honda, kā mēs to varam zināt, ko ir izdarījuši Audi. Kurš ir salīdzinājis? Faktiski tas ir izaudzis no tā, ka kaut kādā mirklī, kad bija jautāts tehniskajiem cilvēkiem vai vadītājiem Honda un Audi, kā jums veicas ar šo projektu, tad visi atzina, ka ir sarežģīts šī jaunā dzinēja formula kā tāda. Sistēma ir sarežģīta, ka tur ir daudz izaicinājumu, to viņi atzīst. Un no Mercedes puses bija, kad mēs esam savukārt, tā atbilde bija, ka mēs esam pagaidām sasnieguši visus nospraustos mērķus. Tātad, ir kaut kādi mērķi, kad līdz tam laikam mēs darām to, tad mēs tur stendās testējamies, tad mēs darām to. Viņi vienkārši atzina, ka viņi ir savus mērķus sasnieguši. Un no tā lēnām viss tā kā aizgaita kā pozitīvā virzienā, un savukārt tur Honda un Audi negatīvā virzienā, ka redz, ka izaicinoši, tad ir grūtības, tā tad ir problēmas, bet tas tā kā interpretācija patiesībā tā ir. Tāpēc, ja tā pavisam godīgi ir, šobrīd neviens nav licis blakus tos motorus, tāpēc kaut ko salīdzināt, pozitīvāk, bet viņi pozitīvāk savā sulā vāroties jūtās pozitīvi, tikpat labi tie otri ir uzvārījuši kaut ko krietni jastrāku, bet joprojām nav pārliecināti par sevi, kā Japāņiem piedienu. Tā kā nezinu, godīgi sakot, es neesmu pārliecināts, ka tas pats Mercedes runas un baumas ir tik ļoti pamatotas. Nav izslēgts, ka tā būs, taču es domāju, ka tas nav tik vienkārši. Lai kā, es domāju, ka te vairāk skatoties kontekstā, kā jau Edīns prasīja par tiem cilvēkiem un tehniskajām izmaiņām, tad man ļoti tomēr interesē, ko izdarīs Aston. Tā kā es kaut kur vēl varbūt ticu, ka tur tas šāviens varētu būt diezgan jaudīgs. Aston gadījumā, Honda gadījumā, Ņūijs, Endijs Kauels, tagad Enrico Cardille, tie cilvēki ir, uzvārdi ir ļoti jaudīgi. Līdz ar to es noteikti Aston liktu pie šajā top 5 iekšā no savas puses, un varbūt tas ir naivi, bet kaut kā man gribētos ticēt. Tālāk par Mercedes, ja paturam Mercedes arī šajā visā iekšā, tad jā, ok, bet negribās atkal Ferrari līdzjutējiem iedot kaut kādas viltus cerības, taču ar Ferrari, atceraties, tas fenomens ir tāds vienmēr bijis, ka ja kaut kas viņiem ir gruntīgs un kaut kas ir spēcīgs un pamatīgs, tad tas ir dzinēja departaments. Tas, ko viņi ir izdarījuši gan vēsturiskajos laikos, gan arī jaunākajā ērā, kad vēl Binotto bija tur, atceraties, tādas lietas, kur neviens cits netika klāt. Varbūt tās visas nebija legālas toreiz, taču tās iespējas, un nevis pat iespējas, bet tas pamats tieši dzinēja departamentā un zināšanas tai Itālijā par dzinējiem ir ļoti, ļoti nopietnas. Tā kā tas dod kaut kādas zināmas cerības arī, ka Ferrari nebūs nemaz tik slikti. Ar Audi, ar Audi ir diezgan daudz nezināmā, pilnīgi noteikti. Audi tā situācija ir tikpat labi, vācieši saliks kopā kaut ko tiešām lielisku, un viņiem ir zināšanas Lemānā, un tas arī nav izslēgts, bet tas ir ļoti liels nezināmais, ņemot vērā, ka tur viņiem nav pieredze vismaz šajā jomā. Ar Red Bull. Tā ir tā lieta, kas laikam visvairāk man uztrauc, un ja nu kādu es tā pēc sajūtām gribētu izsvītrot no tā top 5, tad tas visdrīzāk varētu būt Red Bull. Viņi ir dinamikas tajā līknē šobrīd iekļuvuši tajā spirālē uz leju. Tā dinamikas līkne viņiem iet uz lejpusi, un es nedomāju, ka Kristiāna Hornera noņemšana no trases palīdzēs arī šim jautājumam. Katrā ziņā tur ir arī dzirdēts kaut kādas lietas, ka ja mēs salīdzinām Red Bull powertrain šo
šo progresu un Mercedes progresu, tad tur tas salīdzinājums ir pa labu Mercedes. Tas gan neliecina, ka Mercedes tagad ir labākais, bet labāks par Red Bull viņi varētu būt. Un tur gan ir kāds cilvēks, un tas ir Max Verstappens, kurš acīm redzot ir ticis pie abu pušu cipariem. Jūs apmēram nojaušat, kādā veidā un formā viņš ir ticis, un tur kaut ko vismaz viņš var salīdzināt. Šai lietā viņš Nīderlandes presē arī izpļāpājies tiešā vai netiešā veidā, ka Mercedes tie cipari ir labāki. Tieši konkrēti kas un kā un kādā veidā, bet kaut kas Mercedes ir labāk. Bet labāks par Red Bull, bet tas nenozīmē, ka labāks par Honda vai par Ferrari. Bet, ja pieejam tagad tiešām, ka vajag to topu, tad es liktu pirmajā vietā McLaren šajā topā, jo tā lieta, ko McLaren šobrīd ir izdarījuši un cik tālu viņi ar zināšanām vis tālāk, respektīvi ar zināšanām tikuši šajā ērā ar šasiju, nākamgad pieliekot klātam Mercedes dzinēju, viņi nepazaudēs to šasijas pusi, kur pārējie nav līdz galam atkoduši. Mercedes pilnīgi noteikti nav atkoduši līdz galam šīs ēras šasijas vajadzības, ideālos parametrus, aerodinamikas miedarbību ar balstiekārtu, ar šasijas dinamiku. Viņi tā arī joprojām nedaudz taustās pa tumsu, kā sāka no paša sākuma. McLaren to ir izdarījuši, un tas noteikti, tas impulss zināmā mērā saglabāsies. Turklāt viņi, protams, arī var strādāt uz nākamo sezonu, to visu pamazām sāk darīt. Līdz ar to man kaut kā gribētos likt McLaren priekšā. Līdz ar to es lieku pirmajā vietā McLaren, otrajā vietā nesmieties skaļi, es lieku Aston Martin, trešajā vietā es lieku Mercedes, ceturtajā vietā es lieku Ferrari. Tātad pirmais četrnieks McLaren, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, un piektos es ieliku Williams, arī priekšā Red Bullam. Williams tikai tāpēc, ka ir Mercedes un ir tomēr tas virziens, kurā viņi strādā ļoti labs, ļoti pareizs, un man personīgi ļoti gribētos, lai tā būtu. Es par Sainzu runāju, es ticu, ka viņš kaut ko tur izdarīs, James Wolfs tur izdarīs, un ļoti sen jau Williams ir sākuši strādāt pie nākamā gada mašīnas, tā kā, jāpierakst laikam pašam, es patiesībā pierakstīju, vajadzētu kaut kur paturēt prātā šo topiņu un būtu interesanti paskatīties nākamajā sezonā pašam, vai es esmu galīgi garām aizšāvis, vai tomēr ir daudz maz trāpīts. Tātad McLaren, Aston Martin un Mercedes piefiksēja. Tas ir pirmais trīnieks, tālāk Ferrari un Williams. Rakstiet komentāros, kādas jūs domas par šo topiņu. Interesanti, vismaz saglabāsies kaut kas mums arhīvā, tad visiem kāda. Lai nav tā, ka es esmu vienīgais ņēmis prognozējis un izgāzies ar savām prognozēm, un jūs būs iespēja pasmieties par mani, tad izgāzieties arī jūs, kā vecas sētas kopā ar mani. Paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. Pilnīgi noteikti bija interesanti, bija aizraujoši, bija tik daudz, ka bija jāsadala divās daļās. Noteikti uztaisīsim kaut kādu šādu ballīti atkal. Tagad pēdējās vēl nedēļas atpūšamies pirms atsāksies Formula 1, pirms atsāksies, starp citu, arī industrijas ziņas, tātad dēļ restāts podcasts tagad ir iepauzējusies, arī vairāk gan dēļ vasaras brīvdienām, ja viss te ir nedaudz aizgājis vasaras miegā, tā atpūtā un nekas īsti nenotiek, bet pirms Nīderlandes lielās balvas izcīņas būs atpakaļ arī industrijas ziņas, turpināsies, tā kā viss notiksies, un, protams, mēs ar Robertu paralēli arī gaidām, ka būs kaut kāda paziņojuma attiecībā par līgumiem, kaut kādas jaunumi. Cadillac iespējams nāks mums Cadillac, plānā ir arī apskatīt krietni sīkāk un detalizētāk, bet mēs gaidām to mirkli, kad būs iemesls par viņiem runāt, un tas iemesls varētu būt kāda pilota apstiprināšana, tā kā mums arī plānojas celt uzreiz mikrofonus, likt galdā un runāt par to, materiāli ir jau sagatavoti. Tā kā paldies vēlreiz visiem, kas noklausījās līdz galam, un tiekamies nākamajos podkastos. Atā!